Latvijā ir sava kultūra, kas ir daļa no Eiropas, un Latvijā ir jārunā tikai latviešu valodā. Ar šādu uzstādījumu šodien Eiropas parlamentā diskutēja par latviešu valodu. Iniciators starptautiskajai konferencei bija Inese Vaidere, kura uzrunājot nepilnus 100 klausītāju norādīja, ka daļēji vaina par referenduma norisi jāuzņemas arī dažiem naidīgiem eiroparlamentāriešiem. Referenduma oficiālie rosinātāji ir Krievu ultranacionālisti, no kuriem viens bijis nacionālboļševiks, otrs neonacistu grupējuma līderis. Neskatoties uz apšaubāmajiem iniciatoriem, Krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā atbalstījuši arī vairāki Latvijas kreisie politiķi, arī eiroparlamentārieši. Arī Lindermans bija plānojis ierasties Strasbūrā, taču prognozētais strīds šoreiz izpalika. Viedokli pauda arī Tatjana Ždanoka. Jūs sapratat, ka priekš manim latviešu valoda ir otrā valoda. Es tā arī rakstu anketēs. Tā turpmāk, teiksim, angļu, franču, vācu, tā ir svešvaloda, ja, kurā es varbūt brīvi runāju, bet tā nav dzimta valoda, un tur ir liela atšķirība. Es labprāt runāju latviski, un es gribu, lai tā arī būtu turpmāk. Lai mūsu bērni, mazbērni izmantot latviešu valodu kā otro valodu, bet lai tā dzimta valoda nezud. Taču referenduma aizstāvju argumenti Eiropas politiķus nepārliecināja. Bijušais Eiropas parlamenta prezidents Ježijs Buzeks ir pārliecināts, ka Latvija ievēro visu Eiropas likumdošanu, un viņš neredz jēgu referenduma norisei. Latvija ir izpildījusi visas prasības, kas ir jānodrošina mazākumu tautībām valodas jautājumā. Var lietot savu dzimto valodu izglītības iegūšanā. Visas prasības no Eiropas likumdošanas Latvija ir izpildījusi. Man jāsaka, ka es nesaprotu šī referenduma jēgu un ko vēlas panākt ar to. Kristaps Kārkliņš, LNT, no Strasbūras, Francijā.